Čau, man dārgie draugi, gribēju uzdot jums jautājumu, vai jūs varētu uzminēt, vai varbūt zināt, kāpēc angļu mājās, ne visās, ir lūk šādas trubas. Kāpēc tādas trubas ir ārpus mājas, nevis iekšpusē? Jūs varat atbildēt, dod jums 5 sekundes. Nu tālūk, es pats īstenībā vispār neko par to nezināju, nevarēju saprast, kāpēc tik tīzli fasādi izskatās šausmīgi, ja? Tas ir no iekšpuses, protams, iekšējais pagalms, bet neizskatās smuki. Kā izrādās, tā ir standarta prakse. Viktorijas laikmetu māju celšanā, vēlāk jau mūsdienīgākas mājas sāka celt ar trubām iekšpusē. Bet iemesls tam bija, Iemesls bija tāds, ka pirmkārt ļoti viegli piekļuva, ja kaut kas saplīst, ja, tur, ja to mājā ir, tad to kaut kādas sienas varbūt jājauc, kaut ko tur jāskrūvē, un diezgan sarežģīti. Bet te, lūk, tu vienkārši atbrauc santehniķis, paņem, nomaini trubu, iztīri un tā tālāk, ja. Un tad te es vēl uzzināju, palasīju, kad ir kondensāts kaut kādām tur noteikti trubām, ja viņas ir mājās, tad tur tas mitrums sakrājās, un tad viss bojāties tur var sākt. Šeit tādas problēmas nav. Tālūk, kas vēl? Es biju domājis, bet tās trubas tak varētu pirms sasalt ziemā. Tā kā Anglijā nav augstas ziemas, tādas problēmas principā nav, bet dažreiz, kad ir tomēr kaut kāda sali, šīs trubas var vienkārši apsildināt no ārpuses, aplikt, es nezinu, kaut kādiem materiāliem un paglābt no sasaušanas. Tā kā kaut kā tā. Bet es jau tādas trubas netaisītu ārpusē, tāpēc, ka tas ir kaut kāds vienkārši čau, kāds izskatās. Gan kaimiņiem, gan mums. Un kad kāds sēž uz poda, nolaiž podu un visu te var dzirdēt, notek. Tad lūk, vēl tur ir augšā truba, vienkārši iet uz augšu. Es arī nesapratu, kāpēc viņa beidzās. Izrādās, lai viss smaka. Jūs saprotiet, kāda smaka. Iet tur augšā un vienkārši tur pa jumtiem visur izveidinās, kā sakās. Tā kā, jā, Viktorijas mājas, lūk, tā bija agrāk celtas. Kā arī gribēju vēl parādīt problēmu šajā mājā. Lūk, te ir vēl viena tāda maza telpiņa, jā, kur, principā tā veļas mašīna ir, jā, kaut ko vēl mazgāt. Es te uztaisīju savu plauktiņas priekš instrumentiem, bet, kā redziet, te sienā, kur viss pleķaina, riktīgi, jā. Un tas saucās angļu valodā dump. Es nezinu, kā būs latviešu valodā, bet, mitrums nāk, te visu laiku sasūcās mitrums, pūst tā siena un, te baigi slikti, jā, visu laiku te jāpārkrāso un jātīra visu. Un kāpēc tā notiek? Šeit ir tāds šķūnīts, jā, viņš ir riktīgi sapūs un vecs, te labāk vispār nekāpt virsū, un viņš, redziet, taisīts tāds, DIY konkrēts, jā. Un, drīz nokrīt, redziet, mēs pat nelietojam viņu. Un, lūk, ja te atvēr durvis, kaut ko es te biju samets iekšā, bet redziet, te siena. Un te sanāk, sevišķi ziemas laikā, vai kad lietains sakrājās mitrums, un tas mitrums iesūcās te sienā, jo galīgi neveidinās nekas, un tad tas mitrums ieiet mājā iekšā un bojā visas sienas. Un pieņemsim, kaimiņiem ir te bišķiņi, redziet, labāk uztaisīts, jā. Noteikti kaut kā vajadzētu to sienu apstrādāt, ja gribi atstāt šo šķūnīti, vai kā to vispār var nosaukt. Un tad sienas jāapstrādā, jāpārtaisa šķūnīti un varbūt jāuztaisa kā kaimiņiem, viņiem tur ir tā kā, tulītās parādīšu, viņiem ir tā kā caurspīdīgs jumts. Redziet? Un sanāk, tad, kad ja saule spīd, tad tur saules stari tiek iekšā un tur viss žāvējās, sasildās tā telpa. Te gan tā nav. Kā redziet, te viss ir pilnīgi aiztaisīts ciet, bet te ir visādi caurumi un ja lietas līst, te visur salīst iekšā un tur vienkārši pilni pakiet, kā sakās. Tāpēc, jā, es domāju, ja man sanāks kaut kad vajadzētu piedāvāt mājas īpašniekam šo visu pārtaisīt. Kaut kādā veidā, ja viņš gribēs. Ja negribēs, tad es nepārtaisīšu. Un kā neliels updates gribēju pateikt, kad es joprojām gaidu materiālus, jo viņi būs rīt, bet baigā pauze sanāca vienkārši pilnīgs stops, tāpēc, kad
mēs pasūtījām nedaudz zemāks paneļu gabals, un bez paneļiem es nevaru turpināt. Tāpēc, gaidam visu materiālu, un tad turpināsim celt to sētu. Bet tā gribēju vienkārši īsumā uztaisīt nelielu update par to, kas notiek. Un vēl man nepatīk tās misenes, redziet, te vienmēr pagalmā. Bet labi, ka vismaz var paslēpt pagalmā. Dažās mājās, lielākā Anglijas daļa, tās misenes stāv vienkārši uz ceļa vienmēr, un vasarā, kad ir karsti, tad tas viss smird. Un arī vizuāli, kad tu ej pa ielu, skatiņš nav no tiem labākajiem, godīgi. Mēs ar bērniem tagad iesim uz baseinu, No, iesim uz baseinu, viņi mums tagad baigieši tie profesionāli peldētāji ir, tā kā malači. Maksājam mēs 30 marciņas par bērnu mēnesī, tad tas sanāk pie 70 eiro mēnesī par abiem bērniem reizi nedēļā. 30 minūšu treniņš. Man liekas, tas ir pa maz, bet, kā ir, tā ir. Vismaz tagad Ārons riktīgi labi peld, daudz labāk nekā es, daudz profesionālāk, tehniskāk. Viviena vēl tikai kaut kad nesen sāka to darīt, bet, viņi arī jau ir progress, un man liekas, katram bērnam ir jāmāk peldēt. Tā kā, ja ir iespēja obligāti mācīt savus bērnus peldēt. Gribēju parādīt, es te cīnos ar kaimiņiem, redziet? Rezervē ar tiem konusiem sev vietu, domā, ka viņi ir kaut kādi galvenie te, saproties, grib parkoties blakus mājai. Ar dažiem kaimiņiem es jau tiku galā, viņi vairs to nedara, jo Anglijā es izrādās, es nezināju, ka ir kaut kādās vietās pieņemts rezervēt sev vietu, izliekot miskasti, vienkārši uz ceļa noliec un viss. Un tad neviens neparkosies, un kad tu atbrauks mājās atpakaļ, tad tu noņem to misenu un noparkojies. Un es biju vispār šokā, nekad neko tādu neesmu redzējis. Es pasūdzējos vietējā tur domē, nav svarīgi. Un, viņi visi izdarīja, es nezinu, ko viņi izdarīja, bet viņi laikam uzlika sodu tiem, kuri to darīja, un viņi vairs to nedara. Jo visiem ir pilnīgi vienādas tiesības parkot savu mašīnu uz mūsu ielas. Un es uzskatu, ka kāds nevar sev vienkārši kā paņemt un uzlikt par izņēmumu. Un tagad palika pēdējais kaimiņš ar saviem konusiem. Vakar es biju piebraucis ar bērnu no boksa treniņa, un atkal stāvēja konus, bet man tas neapstādina. Es vienkārši ar mašīnu nogrūžu malā un viss noparkojos. Un vecis man uzbrauc virsū, saka, ka tu nedrīkst šitā te konus bīdīt ar mašīnu. Es saku, jūs nedrīkstat viņus likt uz ielas. Un tad viņš sāk tur braukt virsū, teica, ka es esmu kaut kāds atbraucējs, imigrants, un vēl parādīja man ar roku, it kā viņš man nošaus. Protams, es to visu piefiksēju un jau uzrakstīju profesionāli tādu labu sūdzību uz vietējo, tā kā policija, bet, tas ir vietējā domi, karoči, nezinu, kā izskaidrot. Un gaidu no viņiem atbildi, un skatīsimies, kā viņi varēs man to vispār izskaidrot, kāpēc viņš sev atļaujas tā darīt. Tāda vienkārši sīkuma, bitavuha, kā sakās, katru dienu notiek. Tālūk, kur ir mūsu baseins. Liels tāds komplekss, tur ir profesionālais, lielais, dziļais baseins ar platformām riktīgi lekt. Es nezinu, kāds tur augstums ir, bet tūlītās parādīšu. Pareizi, bērni? Jā. Lūk, šeit ir arī sporta zāle. Cilvēki trenējās. Un, bet es te uz sporta zāli neeju. Man ir cita, uzmanīgi ceļš. Daroga. Tā. Es gribēju padalīties ar nelielu lifehacku, kā uzvilkt baseina gumijas cepurītes. Jo, varbūt jūs zinat, es nezināju. Mēs parasti, kad viņas bija sausas, vilkām uz matiem, rīktīgi plēšu matus, bērnu rautu, viņam nepatīk, niķojās. Dzeltenā, žoltvica bija? Tā. Izrādās, viss, ko vajag, vienkārši sāslapināt iekšpusīti, un to uzvelkās vienkārši easy peasy lemon squeezy. Un viss. Matus, kas te paslēp. Tak. Super,
Tā kā ņemiet par labu, ja kāds nezināja, bet, forši. Kā parastā rutīna, viss pagāja normāli, bērni izpeldējās, Zila iznāk no baseina. Nezinu, man liekas, viņiem tur ar kaut kādu angļu temperatūru, bet, bērni nevar pie tā pierast, riktīgi salst. Un vienīgais viena lieta nevar saprast. Varbūt kāds man var padalīties, kā ir Latvijā, bet te ģērbtuvē, kad ieeja, un bērni staigā basām kājām, kāds kaut kāds šļopants uzvelk, bet vispār, kad tu izej no baseina, tur, viss labšs. Un plus vecākiem ir atļauts staigāt ar ielas apaviem, tad sanāk tāds miks. Bērni staigā tur daži basām kājām, vecāki ar apaviem, un tur riktīgi viss dubļains, netīrs. Un man liekas, tas ir nepareizi. Kaut kā vajadzētu vai vecāki, lai vēl kaut kādas, es nezinu, tās uz apaviem tādas tā kā maisiņas vai vēl kaut ko vienreizējs. Bet, man tas gan liekas nepareizi. Bet, ko jūs domājat? Kā vispār vajadzētu pareizi rīkoties tādā situācijā?